Šodien mēs kā valdība atskaitāmies par paveikto 3. reizi. Valdība ir strādājusi sarežģītos apstākļos. Gandrīz katru gadu ir bijušas vēlēšanas, karš Ukrainā un, diemžēl, arī karš tuvajos austrumos, mainīga ekonomiskā situācija, starptautiskā, ir īpaši sarežģīta. Kad es uzņēmos vadīt valdību, mēs kopā ar koalīcijas partneriem vienojāmies par konkrētiem paveicamajiem darbiem. Un paveikts kopā arī ar Saeimas atbalstu ir gana daudz, lai mērķiecīgi stiprinātu tās jomas, kas attīsta mūsu tautsēmniecību un atbild uz iedzīvotāju pamata vajadzībām – drošību, izglītību, rūpēm par ģimeni un arī par veselību. Valdības deklarācijā vienojāmies, ka Latvija būs droša, labklājīga un uz nākotni vērsta Eiropas valsts, kas spēj attīstīties ģeopolitisku, tehnoloģisku un demogrāfisku pārmaiņu laikā. Un to mēs pateicām 2023. gadā, šobrīd ir 2026. gads, un kur nu vēl vairāk, kā šobrīd mēs varam teikt, ka ģeopolitiskā situācija patiešām ir tikai eskalējusies, diemžēl tā nav vēl uzlabojusies. Un arī tehnoloģiskajā jomā mākslīgais intelekts ienāk ar vien lielāku jaudu. Bet Latvijas cilvēki ir mūsu lielākā valsts vērtība. Un arī tāpēc mēs izvirzījām skaidras prioritātes, kas ir stiprināt valsts drošību, attīstīt ekonomiku, uzlabot izglītību un veselības aprūpi un padarīt arī valsts pārvaldi efektīvāku. Vienmēr var vairāk, noteikti, ka var arī labāk, bet jau toreiz deklarācijā noteiktās prioritātes ir kļuvušas par šodien konkrētiem jau politiķu lēmumiem. Par izmaiņām, kas nevienmēr ir populāras un populistiskas, bet ir nepieciešams, lai tās tiktu pieņemtas šodien, lai ilgtermiņā Latvijā mēs varētu dzīvot visi labāk. Piemēram, investīcijas izglītībā. Valsts attīstība nav un nevar būt īss posms, tā ir nepārtraukta kustība uz priekšu, un tā noteikti sniedzas pāri valdībām. Bet mūsu pieņemtie lēmumi palīdz Latviju padarīt turīgāku, konkurētspējīgāku un drošāku. Krievijas agresija Ukrainā ir bijis viens no iemesliem mums pieņemt drosmīgus lēmumus, par kuriem iespējams iepriekš mēs šaubījāmies. Šogad aizsardzības finansējums sasniegs gandrīz 5% no IKP. Tas nozīmē vairāk nekā 2 miljardus eiro Latvijas drošībai. Tas ir lielākais aizsardzības finansējums mūsu valsts vēsturē. Šie līdzekļi tiek ieguldīti konkrētās spējās, mūsu cilvēkos, viņu ekipējumā, apmācībās. Mēs attīstām Latvijas gaisa aizsardzību, tāldarbības artilērijas sistēmas un gaisa, zemes, jūras dronus. Stiprinām militāro infrastruktūru. Sēlijā top un darbi jau ir uzsācis lielākais militārais poligons Baltijā. Mēs arvien vairāk uzņemam arī sabiedroto klātbūtni Latvijā, un īpaši vēlos arī šeit no Saeimas tribīnes pateikt paldies mūsu Kanādas sabiedrotajiem, kuri vada NATO daudznacionālo brigādi, kas patstāvīgi ir izveidota mūsu valstī. Tas ir ļoti spēcīgs atturēšanas signāls. Un mēs varam pārliecinoši teikt, ka esam visi kopā izdarījuši daudz, lai Latvijā cilvēki būtu drošībā. Kā solījām, ir pabeigta žoga izbūve uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Tie ir vairāk nekā 400 kilometri infrastruktūras ar modernām sakaru sistēmām un citu nepieciešamo gan civilo, gan militāro aprīkojumu. Un darbs, protams, pie militārās infrastruktūras vēl turpinās. Ir izvietots novērošanas sistēmas, patrulēšanas infrastruktūra un ceļi robežas apsardzībai tiek uzlaboti. Tas palīdz sargāt gan robežu, gan novērst nelegāli, bet mērķiecīgi organizētu robežu šķēršošanu. Jo mēs esam valsts, kas stiprina Latvijas un visas Eiropas Savienības un NATO drošību. Un jāsaka, pirmo reizi arī Eiropā mums ir izdevies panākt, ka Eiropas līmenī politiski austrumu robeža tiek saskatīta arī kā Eiropas prioritāte, par ko, protams, būs vēl jāturpina darbs arī daudzgadu budžetā. Šī ģeopolitiskā situācija mūs ir spiedusi būt modrākiem un gatavākiem krīzēm. Un tieši tāpēc pērn kopā arī ar valdības un Saeimas kolēģiem
debatējot un diskutējot, mēs izveidojām krīzes vadības centru, kas atrodas tiešā ministru prezidenta pāraudzībā. Un krīzes vadības centra izveide ir ļoti nepieciešama, jo ar dažādām krīzēm un izaicinājumiem mēs satiekamies regulāri kiberdrošības jomā, civilajā jomā. Un, lai valsts noturības spējas un sabiedrības noturības spējas tiktu mētiecīgi sagatavotas un uzturētas, kā arī atbalstītas, ir nepieciešams arī domāt par materiālajām rezervēm. Mēs esam arī sākuši apzināt un jau ir pielāgotas vietas, kur cilvēki var patvērties. Visā Latvijā jau tagad ir pielāgotas vismaz 500 patvērtnes, un tāds finansējums, kādu piešķīrusi ir Latvija, tam, lai tiešām visā Latvijā maksimāli īsā laikā mēs varētu šādas vietas izveidot, un pašvaldībās vēl notiek darbs pie šā, lai būtu plašākas šīs patvērtnes, nav ne Lietuvā, ne Igaunijā. Tāpat ir ieviesta šūnu apraide, un jūs jau saņemat arī šūnu apraides ziņojums, kas ļauj operatīvi informēt sabiedrību ārkārtas situācijās. Tāpēc visiem arī šeit vēlos aicināt un lūgt instalējiet aplikāciju 112. Tur jūs atradīsiet informāciju gan par tuvojošos vētru vai plūdiem, vai arī to, kur ir iespējams patvērties vai kā rīkoties ārkārtas situācijā. Tas nozīmē, ka krīzes gadījumā informācija cilvēks sasniedz dažu sekundžu laikā. Vēlos izcelt, ka pirmo reizi iekšlietu sektorā ir būtiski pacelts atalgojums, un man tas ir bijis ļoti būtiski, jo es šo nozari diezgan labi pazīstu. Arī šajā nedēļā mēs apstiprinājām amatā vairākas iekšlietu dienestu amatpersonas, apstiprinājām ģenerāļu pakāpē, un bija patīkami dzirdēt, ka ugunsdzēsējs, kas ir strādājis vairākus 10 gadus šajā nozarē, teica, ka viņš atcerās, kad viņi brauc uz Eiropu un cik labi aprīkoti ugunsdzēsēju depo un daudz citas lietas bija Eiropas kolēģiem, bet ka viņš ar lepnumu var teikt, ka tagad tādas lietas ir arī Latvijā un ka viņš to piedzīvo, jo visā Latvijā ir izveidoti moderni katastrofu pārvaldības centri ar pilnīgi jaunu infrastruktūru. Un ugunsdzēsējiem, policistiem, cilvēkiem, kur dienā rūpējas par mūsu drošību, tiešām šobrīd, es domāju, mēs varam teikt, ir cieņpilns atalgojums, un viņi strādā daudz labākos apstākļos, nekā tas bija kādu laiku iepriekš. Jo tas man ir bijis svarīgi. Es zinu, ka mēs ļoti bieži rūpējamies par mūsu aizsardzības spējām, bet tieši iekšlietu dienas cilvēki ir tie, kas palīdzību sniedz dienā un saskaras ar ļoti arī ikdienā nepatīkamām situācijām. Par atbalstu Ukrainai. Latvija ar vienu ir to valstu vidū, kas turpina stingri atbalstīt Ukrainu. Un mēs to darām gan savu vērtību dēļ, savas drošības dēļ, bet arī Ukrainas nākotnes vārdā, visas Eiropas drošības vārdā. Mēs kā sabiedrība, kā valsts zinām, kāpēc tas ir nepieciešams un kāpēc mēs to darām. Es domāju, tikai retais mūsu sabiedrībā ir tāds, kas nevēlas atbalstīt Ukrainu. Un tāpēc tas, ka mēs sniedzam militāro atbalstu vairāk kā 0,25% apmērā no mūsu IKP, sniedzam arī ekonomisko atbalstu, un tieši tikko arī noslēdzām kopražošanas sadarbības memorandu kopā ar Ukrainu, ir likumsakarīgi, jo Latvija ir bijusi viena no pirmajām valstīm, kas Ukrainai vienmēr ir sniegusi palīdzīgo roku, vai tā ir bijusi energokrīze, vai varbūt ir bijuši vajadzīga palīdzība pēc ģeneratoriem. Un tādējādi mēs esam tikai trešā valsts, kurai Ukraina ir uzticējusi atklāt savas zināšanas un tehnoloģijas militārās industrijas jomā, un es aicinu tiešām to izmantot. Mēs turpinām sniegt patvērumu Ukrainas cilvēkiem, un mēs iestājamies par Ukrainas un arī Eiropas kopējo drošību. Un es domāju, tas tiešām ir liels panākums no mūsu visas sabiedrības. Tāpēc es vēlos arī šeit pateikt lielu paldies mūsu sabiedrībai par atbalstu, arī tajā darbā, ko darām mēs, un paldies visām nevaldības organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, kas nemitīgi turpina atbalstīt Ukrainu. Godātie klātesošie, aizvadītajā gadā Latvijas ekonomika pieauga par 2,1%. Somijā tikai par 0,2%, Igaunijā 0,6%. Izaugsme Latvijā turpinājās 7 ceturkšņus pēc kārtas.
Īpaši strauji attīstījās būvniecība un augstas pievienotās vērtības nozars. Rīga jauno mājokļu būvniecībā apsteidz Tallinu. Vai tas ir nejaušība? Mēs sākām birokrātijas mazināšanu ar būvniecību, ar finansējumu piesaisti un ar dažādu reģistru pielāgošanu, jo tieši tā var visātrāk panākt ekonomisko izaugsmu valsts attīstībā. Tas bija mērķiecīgi plānots plāns, kā samazināt birokrātiju. Un tāpēc tagad ir izaugsme tieši šajās nozarēs, jo uzbūvēt var ātrāk. Bankās pieejamais finansējums ir plašāks. Mēs esam noņēmuši arī daudzus šķēršļus, kas bija uzlikti Moneyval ieviešanas laikā. Attīstās īres mājokļi, un tie ir pieejami arī īpaši, kas ir vajadzīgi ģimenēm reģionos, jo mēs, analizējot datus, redzējām, ka tieši reģionos ir ļoti liela problēma ar kredītu pieejamību, mājokļu pieejamību, un tāpēc programma, ko mēs attīstām kopā arī ar pašvaldībām, tiešām vismaz pirmajā kārtā nodrošinās vairāk jaunu ģimeņu vajadzības. Bet ar to mēs nebeigsim. Mēs turpināsim arī strādāt ar publisko-privāto partnerību, jo ir skaidrs, ka jaunās ģimenes vēlas īres mājokļus, viņi vēlas vairāk īrēt, viņi nevēlas tik daudz ieguldīt, nopērkot. Un svarīgi, lai šī ekonomiskā attīstība nenotiktu tikai Rīgā, tāpēc mēs īpaši uzmanību pievērsām reģioniem, cilvēkiem, kur tur vēlas investēt un veidot savu dzīvi un biznesu. Tāpēc austrumu pierobežā mēs attīstam speciālās ekonomiskās zonas, un paldies arī Saeimā kolēģiem par šādu zonu atbalstīšanu, jo mēs visdrīzāk neizmainīsim tuvākajā laikā to, ka Krievija un Baltkrievija ir un paliks mums blakus kaimiņos. Tāpēc arī Eiropas Savienības līmenī esam akcentējuši šo jautājumu, lai Eiropa mūs sadzirdētu, ka mums ir vajadzīgs īpašs atbalsts, īpaši pieeja tam, kā mēs varam veicināt konkurētspēju pierobežas reģionos. Un es domāju, ka daudzgadu budžetā ir vajadzīga visa deputātu, sabiedrības, ministriju, ekspertu iesaiste, lai mēs arī panāktu labus rezultātus šajā gadā, nākamajā gadā, strādājot pie daudzgadu budžeta. Jo tas būs mūsu nākamo 10 gadu attīstības stāsts. Viens no biežākajiem uzņēmumu jautājumiem, arī uzsākot darbu valdībā, un arī šajā gadā tas nav mazinājies, ir jautājums par birokrātijas mazināšanu. Kā jau es arī minēju, tas ir bijis arī mans uzstādījums - mazāk lieku šķēršļu, vairāk attīstības, vairāk elastības, uzticības mūsu sabiedrībai, uzņēmējiem, vairāk riskos balstītas pieejas. Vai tas ir viegli? Noteikti nē, jo tas maina to pieeju, kā mēs esam ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā strādājuši. Arī šobrīd Eiropas līderu sanāksmēs mēs meklējam veidu, kā mēs varam nomainīt to, ka mēs regulējam jautājumus, kuri vēl nav attīstījušies jau normatīvos un neļaujam tiem izaugt, atļaujot tiem būt balstītiem uz riskos vadītu pieeju. Šajā jomā ir paveikts gana daudz, lai gan nevienmēr paveiktās reformas nonāk ziņu virsrakstos, un mums ir skaidrs, ko darīsim vēl tālāk. Daži piemēri. Būvniecības dokumenti šodien tiek iesniegti BIS sistēmā pilnībā digitāli, un tur tiešām ļoti labu darbu padarīja kopā gan ekonomikas ministrija, gan tieslietu ministrija. Ir samazināts arī tas institūcijas skaits, kas sniedz saskaņojumus. Un vai tas ir būtiski? Jā, tas ir būtiski uzņēmējiem, jo tas nozīmē, ka investīciju projekti var sākties teju gadu ātrāk. Mēs ietaupām gan investoru laiku, gan uzņēmēju arī personāla resursus. Tas nozīmē, ka uzņēmēji var netērēt tik daudz birokrātiskajām procedūrām, ne savu personāla resursu, ne finansiālo resursu. Līdz ar to viņi var ieguldīt vairāk pašā projektā un attīstīt arī mūsu tautsaimniecību. Es ņēmu vērā arī uzņēmēju un Lāzera pētījuma secinājums, ka birokrātijas mazināšanā ir jāiesaista paši uzņēmēji. Tāpēc arī šobrīd Enziņa kungs jau aktīvi strādā, un daudzas no šīm iniciatīvām ir nonākušas jau Saeimā uz galda, un paldies arī Burova kunga komisijai un visai valsts pārvaldes komisijai par to, ka jūs tiešām arī pieņēmāt šo mūsu aicinājumu vērtēt birokrātijas jautājumus atsevišķi. Mēs viņus arī īpaši iezīmējam, lai viņi raitāk Saeimā virzītos uz priekšu. Un es arī zinu, ka Tieslietu ministrē ir brīnišķīga ideja Eiropas līmenī, kā strādā omnibus. Es domāju, viņi pati to pastāstīs.
lai mums nebūtu par vienu nosaukumu jāmaina 10 likumi, mēs varētu to izdarīt automātiski. Es domāju, ir daudzas lietas, kuras mēs varam uzlabot. Es arī ļoti ceru uz Saeimas kolēģu atbalstu. Līdz ar to mēs esam jau šobrīd izveidojuši sistēmisku pieeju birokrātijas mazināšanai, ko uzņēmēji jau arī novērtē un sajūt un gaida nākamos labojumus. Tāpēc paldies, kolēģi, arī Saeimā par jūsu paveikto. Mēs esam izveidojuši arī zaļo koridoru aizsardzības industrijas investīcijām, jo tikai, jāsaka, pagājušajā gadā mēs tā pa īstam sākām saprast, ko nozīmē attīstīt savu militāro industriju. Latvijai šādas pieredzes īsti jau līdz šim nav bijis. Ieguldot 5% no sava iekšējā koprodukta, tas nozīmē, ka mēs piesaistam arī lielu starptautisko uzmanību, mēs piesaistam uzmanību arī no lieliem starptautiskiem uzņēmumiem. Tāpēc, lai šie uzņēmumi varētu Latvijā ātrāk attīstīt, saņemt būvatļaujus, mēs esam ieviesuši īpašas prasības, kas samazina birokrātiju aizsardzības industrijā. Un labais piemērs ir Rheinmetall ienākšana Latvijā ar munīcijas ražotni, mūsu Latvijas dronu ražotāji, kas tirgo savus dronus jau Beļģijai un Igaunijai, un var arī pateikt noslēpumu, iespējams viņi tos tirgos arī tuvajos austrumos, kur šobrīd notiek kara darbība. Svarīga reformas daļa noteikti ir arī bijis valsts pārvaldes modernizācija. Ir reorganizēts valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Investīciju attīstības aģentūra, centrālā statistikas pārvalde, kas daudz ātrāk un digitālāk apstrādā datus. Uzņēmēji tiešām ir pateicīgi par to, ka viņiem ir pieejamas centralizētas digitālās konsultācijas un nav atkārtot jāiesniedz dokumenti. Ir automatizēta nodokļu datu apstrāde, un paldies arī jaunajai valsts ieņēmuma dienesta vadītājai, viņai tiešām izdodas. Tas samazina administratīvo slogu mūsu uzņēmējiem, tas veicina uzticību valstī. Par mākslīgā intelekta centru vēlos teikt, ka tas ir izveidots, kopā ar privātajiem partneriem. To daudz aizmirst, ka tas nav valsts institūcijai piederošs centrs, un tas ir palīdzējis jau ar smilškastes regulējumu, lai var vieglāk testēt inovācijas mākslīgā intelekta jomā. Un es arī ceru, ka tuvākajā laikā paziņojumi mākslīgā intelekta jomā izglītībā palīdzēs mums vēl vairāk saprast, cik Latvija patiesībā ir priekšā soli daudzām citām valstīm Eiropā. Bet visu iesaistīto, protams, mūsu uzdevums ir neapstāties pie sasniegtā un iet tālāk, lai mēs attīstītu izglītību, kas ir viens no svarīgākajiem mūsu nākotnes pamatiem. Man patiešām ir svarīgi, arī ieņemot šo amatu, panākt, lai maksimāli mēs spētu pieņemt tos atbildīgos lēmumus, ka bērniem būs iespējams Latvijā saņemt labu izglītību, neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo. Jā, tā nav bijusi populāra, tā nav bijusi ļoti skaista reforma, par kuru visi priecājas, bet parunājot ar kolēģiem Eiropā, parunājot ar kolēģiem tepat kaimiņos Igaunijā, viņi to izdarīja jau daudz ātrāk kā mēs. Un es domāju, arī tad, kad vecāki ieraudzīs rezultātus šai reformai, viņi teiks, kāpēc jūs neizdarījāt to ātrāk. Un tāpēc mēs, kā politiķi, kas esam ievēlēti ar tautas mandātu, mums ir jāspēj pieņemt ļoti nepopulāri lēmumi, bet atbildīgi, lai mūsu bērnu acīs mēs varētu paskatīties arī pēc 10 gadiem, pasakot, ka mēs izdarījām tos lēmumus, kas bija vajadzīgi, lai viņi varētu saņemt labāku izglītību, labāku atalgojumu, labākas karjeras iespējas arī nākotnē. Tāpēc no nākamā gada septembra sāks strādāt skolu finansēšanas modelis programmu skolā, un jau no šī gada septembris atvainojos, tas darbosies visā Latvijā, bet jau tagad darbojas atbalsta personāla jautājums. Tas nodrošinās gan caurskatāmāku finansējumu, gan vienlīdzīgākas iespējas skolēniem, gan efektīvāku resursu izmantošanu. Par taisnīgāku atalgojumu skolotājiem mēs esam runājuši daudz, un mazajās skolās jau šobrīd tiek nodrošināts normālas algas, nevis kā tas ir bijis iepriekš, kad darbojās princips nauda seko skolēnam, jo šobrīd samazinoties bērnu skaitam un arī rēķinoties ar to, ka skolotāju skaits ir mazāks, ir skaidrs, ka programma skolā var nodrošināt daudz konkurētspējīgāku atalgojumu arī mūsu skolotājiem.
Svarīgas pārmaiņas notiek arī augstākajā izglītībā. Valsts un universitātēm šobrīd, protams, prasa arī konkrētus rezultātus, un tāpēc ir ieviests institucionālais finansējums augstskolās, kas ļauj plānot attīstību ilgtermiņā. Protams, ka ir jāstiprina mūsu pētniecība. Ienākot arī militārai industrijai Latvijā, mums ir iespējams attīstīt mūsu pētniecību tādās nozarēs, kādas mēs nekad iepriekš neesam attīstījuši. Tās ir jaunās tehnoloģijas, kas paver iespējas ne tikai militārajā jomā, bet arī daudzās citās jomās, veidojot jaunu uzņēmumus. Tāpēc man ir arī ar gandarījumu jāsaka, ka ekonomikas ministrija ir izveidojusi jaunu uzņēmumu īpašu fondu, kas palīdzēs šādiem uzņēmumiem saņemt daudz ātrāk finansējumu, nekā viņi to varētu saņemt no bankām. Veselības aprūpe. Es domāju, ka tā ir numur viens lieta, par ko domā gandrīz katrs Latvijas iedzīvotājs. Un tāpēc veselības aprūpē uzsāktā slimnīcu tīkla pārstruktūrēšana nodrošinās labāku 3 līmeņu slimnīcu modeli, kas palīdzēs pakalpojumu pieejamību lielākajās slimnīcās nodrošināt daudz ātrāk, lai pacients netiktu vadāts pa slimnīcām, bet viņš nonāktu pie ārstēšanas ātrāk. Lai labāka medicīniskā kvalitāte būtu, ir skaidrs, ka arī šeit, šajā slimnīcu līmeņa modelī, ir nepieciešamas izmaiņas, jo esošais modelis nenodrošina tādu pakalpojumu pieejamību, kādu mēs to gribētu sagaidīt. Mēs daudz esam strādājuši pie recepšu zāļu cenu reformas, un šobrīd ir skaidrs, ka šī recepšu zāļu cenu reforma ir samazinājusi recepšu zāļu cenas iedzīvotājiem. Un arī solītais onkoloģijas centrs top, un es domāju, mēs vēl daudz diskutēsim par to, vai tādu centru vajadzēja vai nē, bet es domāju, saņemot vēstuli no onkoloģijas pacientu biedrības, kas saka, ka paldies, ka jūs mūs uzklausījāt, es domāju, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Un lai arī mēs daudz sūdzamies par to, ka mums pietrūks zāļu, un es domāju, ka veselības jomā mums noteikti ir jāsako līdzi visām alternatīvām un visām zinātniskajām inovācijām, kāds medikamentu klāsts jau varētu būt Latvijā papildināts, bet tomēr man jāatzīst, ka ir būtiski palielināts inovatīvo medikamentu klāsts pēdējo 2 gadu laikā. Ir nepieciešams investēt vēl vairāk, bet nākamajā budžetā, es uzskatu, būtisks finansējums būs atkal nepieciešams veselības nozarei, līdzīgi kā tas bija arī pirms 2 gadiem. Mēs varam teikt, ka jau šobrīd Latvijā onkoloģijā mēs ārstējam Eiropas līmenī, un mēs nevaram apstāties pie šī darba, jo skaidrs, ka medicīnā attīstība notiek ļoti ātri. Protams, veselības jomā arī vienmēr gribētos vēl vairāk, bet es domāju, ka mums ir jāpasaka paldies mūsu ārstiem, mūsu medicīnas personālam, jo nevelti mēs dzirdam, ka mūsu tautieši atgriežas Latvijā, lai veiktu medicīniskās procedūras, jo tik kvalitatīvu izglītību, tik kvalitatīvu veselību viņi nevar saņemt daudz kur ārvalstīs, kādu viņi tomēr saņem Latvijā. Par atbalstu ģimenēm ar bērniem. Kopš stāšanās amatā man jāsaka, ka tas ir bijis viens no jautājumiem, lai mēs ieraudzītu, ka bērns ir visneaizsargātākais mūsu valstī, ja par viņu neparūpējas kāds no pieaugušajiem. Un tas ir bijis mans kā politiķes, kā mātes, kā sievietes, kā Latvijas pilsonas uzdevums atrast veidu, kā mūsu bērni varētu tikt ieraudzīti arī politiskajās debatēs un politisko prioritāšu jautājumu visā plašajā klāstā, pie drošības, pie veselības, pie izaicinājumiem kibertelpā, lai mamma izjustu arī atbalstu tajā brīdī, kad viņš šo bērniņu gaida, un lai vecāki justu, ka valsts ne tikai varbūt reizēm atbalsta viņus ar pabalstiem, bet valsts viņus ierauga un valsts viņus sadzird. Tāpēc neapliekamais minimums ir šobrīd paaugstināts līdz 550 eiro. Minimālā alga stājoties amatā, kad es stājos amatā, tajā brīdī bija 620 eiro, šobrīd tā ir 780 eiro, un pensijas šobrīd indeksē līdz 1488 eiro. Tas nozīmē arī, ka mūsu pensionāru apmēram 98% saņem pārrēķinu pensijai, kas nozīmē, ka ģimenei atbalstu var sniegt arī vecāki,
mēs esam palielinājuši arī atbalstu demogrāfijas jomā, kāds nav bijis pēdējo 10 gadu laikā noteikti. Un tas, kad arī pēdējā budžetā izdevās panākt vienošanos par PVN samazināšanu atsevišķām pārtikas preču grupām uz 1 gadu gan, bet monitorēsim. Tomēr ir pārtikas grozs ieviests. Skaidrs, ka mums būtu vajadzīgas lielākas izmaiņas, bet es domāju, tas, ka mēs esam arī politiski pievērsuši šim jautājumam tik lielu nozīmi, parāda, ka arī tiem lieltirgotājiem ir jādomā par to, lai šo pārtikas cenu monopolu viņi tomēr vairs nevarētu uzturēt. Un es arī sagaidu, ka mēs neapstāsimies pie sasniegtā. Es vēlos teikt, ka, protams, ar vienu lēmumu nevar uzlabot visu demogrāfisko situāciju valstī, bet skaidrs, ka demogrāfijas izaicinājumu ziņā mums pat nav zemākie rādītāji šobrīd Eiropā. Mūsu zemākie rādītāji ir nomirušo cilvēku skaita ziņā, un tieši tāpēc arī šajā nedēļā mēs apstiprinājām plānu sirds un asinsvadu slimību jomā, kas ir ļoti, protams, darbietilpīgs un arī finansiāli ietilpīgs pasākums, bet es domāju, ka mēs nevaram atļauties to nedarīt, jo veselības jomā ir skaidrs, ka tik daudz cilvēku un novēršamās nāves, kuras mēs varētu novērst, mums ir jārod veidi, kā mēs to varētu uzlabot, jo šobrīd pārāk jauni cilvēki aiziet, un veselības pakalpojumu ziņā ir telpa, kur mēs varētu daudz ko vēl uzlabot. Runājot par dzīvesvietām, es domāju, ka par demogrāfiju mēs nevaram runāt tikai no piedzimušo bērnu skaita, un vadot arī demogrāfijas lietu padomu, kurā nevaldības organizācijas vienojās kopā visas, sanākot arī ar nozaru ministrijām, visi arī atzina, ka ir svarīgi strādāt, skatoties stratēģiski uz šiem jautājumiem, jo ģimenes, protams, uztraucas par drošību, un ģimenes uztraucas arī par tādu primāro drošību, vai viņiem būs kur dzīvot. Tāpēc īres mājokļi reģionos jaunajām ģimenēm ir īpaši svarīga programma, kur noteikti ir arī jāturpina nākamās valdības laikā. Mēs arī izmantojam arvien vairāk privātās publiskās partnerības pieeju, lai finansētu šodien to, ko vajag mums tagad, un meklētu risinājumus sarežģītiem infrastruktūras projektiem. Godātie klātesošie! Es zinu, ka ir Saeimas vēlēšana laiks jau pietuvojies, un būs noteikti daudz jautājumi, kas ir saistīti ar politikas ikdienu, bet es domāju, ka mēs nevaram aizmirst, ka mums ir jāturpina kopā strādāt, lai mēs varētu investēt vēl vairāk mūsu drošībā, aizsardzībā, demogrāfijā un veselībā. Jo vienlaikus, darot daudzas lietas Latvijā, mūs ietekmē ģeopolitiskie apstākļi. Un pat investējot mūsu eksporta spējā, investējot mūsu lielo investīciju padomes darbā, ir izdevies panākt tiešām daudz labus rezultātus. Taču ir skaidrs, ka šie sarežģītie ģeopolitiskie apstākļi spiedīs mums ātri atrast risinājums arī elektroenerģijas un vispār enerģijas cenu pieaugumam vai vispār svārstībām, un tas, cik konkurētspējīgi mēs būsim enerģijas jomā, noteikti noteiks arī Latvijas konkurētspēju tuvākajā nākotnē. Tāpēc mūsu uzdevums būtu tomēr gana ātriem un elastīgiem un pieņemt arī gana nepopulārus lēmumus, jo tas, ka mēs spējam pieņemt ātri lēmumus, arī šobrīd ir pamanīts Eiropas vidū. Tas parāda starptautisko uzņēmumu interesi par Latviju. Nav noslēpums, ka arī Eiropā mēs meklējam risinājumus, kā samazināt birokrātiju, bet Latvijai ir vairākas jomas, kur mums tas patiešām ir izdevies. Tāpēc mums ir arī jāizmanto labā sadarbība ar Ukrainu, jo šajā ziņā arī tehnoloģijas ziņā Ukraina ir līderi. Un es domāju, ka tā ir iespēja, ko mēs nedrīkstam palaist garām. Tāpēc es arī turpināšu turpmāk atbalstīt uzņēmējus. Tie, kas mani ir satikuši dažādos fórumos, kur arī mēs atbalstam mūsu uzņēmējus, kur mēs lobējam mūsu uzņēmēju intereses, lai Latvijas uzņēmēji tiktu pamanīti. Man nav par grūtu nostrādāt vēl pāris stundas, lai mūsu uzņēmēji saņemtu labus piedāvājumus, lai mūsu uzņēmēji būtu konkurētspējīgāki par citiem. Un, ja būs nepieciešams, mums ir iespēja izmantot arī SAFE instrumentu vēl nākotnē. Mēs esam uzsākuši arī sarunas ar Eiropas komisiju.
Mēs jau šobrīd strādājam kopā ar Kanādu pie jaunas militārās bankas izveides, jo Latvija šajā jomā izceļas ar jaunām tehnoloģijām un radošumu. Un es ceru, ka šāda jaunas militāras nozares bankas izveide starptautiski palīdzētu arī Latvijā pie jaunu investīciju piesaistes. Dārgie kolēģi, es gribu teikt, ka šie 3 gadi noteikti nav bijis vienkāršs laiks, kuros parādīt, ka Latvija izceļas pierobežā ar spēju noturēties pāri tam, ko par mums saka, kādas prognozes izsaka, jo es tiešām ticu, ka Latvijas cilvēki ir noturīgāki par daudziem. Un tad, kad mainās ģeopolitika, mēs nepadodamies viegli tam, ka mēs atcelsim tūlīt sankcijas, vai mēs atvērsim tirgu ar Krieviju, tieši otrādi. Mēs paliekam pie savām vērtībām, mēs turpinam ieguldīt bērnu veselībā un izglītībā, un mēs turpinam būt konkurētspējīgi. Es domāju, visvairāk to izjūt tie iedzīvotāji, kas dzīvo reģionos un pierobežā, tāpēc tā uzmanība, ko mēs esam veltījuši, lai īpaši izceltu pierobežu un attīstītu austrumu pierobežu, izstrādājot ar atsevišķu plānu, manuprāt, ir būtiski, tā ir jāturpina. Bet pats svarīgākais, es aicinātu arī politiskajās debatēs atcerēties, ka Latvijā cilvēki, neatkarīgi no tā, kur viņi strādā, gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā, ir mūsu cilvēki. Viņi ir latvieši, viņi ir Latvijas cilvēki. Un ir svarīgi, lai viņi jūtas ieraudzīti, sadzirdēti un cienīti. Un man bieži jautā, un arī šodien no rīta man raidījumā pajautāja par ierēģu armiju. Bet, ziniet, arī mēdījus finansē valsts. Mēs taču jūs nesaucam par armiju. Un es domāju, mums ir jāizturas katram ar cieņu, jo šajos ģeopolitiskajos apstākļos būt iedzīvotājiem Latvijā nav vienkārši, bet ir svarīgi, ka mēs varam atbalstīt mūsu cilvēkus, lai ģimenes, kas šeit veido dzīvi, jūtas patiešām arī no politiķu puses novērtētas, sadzirdētas un cienītas. Es tiešām aicinu arī atcerēties, ka mēs nevaram ticēt Krievijas un Baltkrievijas propagandai par to, ka Latvija ir neizdevusies valsts, un es domāju, tuvojoties Saeimas vēlēšanām, mēs to dzirdēsim arvien vairāk. Latvija ir mūsu vienīgās mājas, un Latvija ir mūsu vienīgā dzimtene. Un nevienam citam tā nerūpēs tik ļoti, kā tā rūpēs mums pašiem. Tāpēc es aicinu turpmāk arī strādāt, lai Latvija būtu stipra, droša un plaukstoša valsts, kurā cilvēki var augt, attīstīties un runāt latviešu valodā un dziedāt himnu Dievs svētī Latviju. Paldies!